Nu ko, sumināti klātesošie. Te Mikus. Esmu dzinējmedībās. Šodien divdienieks. Turam rajonu. Jā, atrodos pirmajā mastā. Daudz briežu ir. Pie manīm neviena. Kaut kāds cūks arī ir. Nu, dzīvnieki ir. Pie manīm tik neviena nav. Šodien cerams, vismaz uzfilmēt kādu dzīvnieku varētu. Vairāk uz neko neceru baigi. Šodienas gaitā cerams kāds labāks video sanāks. Jo garāks, jo vairāk action ir. Jo īsāks, jo mazāk action ir. Man izklausījās. Bet jā, tā kā skatāmies tālāk. Nu ko, ir otrais masts, bija pusdienas. Pagājušajā mastā nomedīju vienu briežu bulli, vienu guvi, vienu teļu, cūkas kaut kādas centās un vēl kaut ko. Bet man nekā nebija. Diemžēl. Vai par laimi, bet kā ir lemts, te ir lemts. Sācies otrais masts. Šis ir mans skats. Jā, moš kādu klipiņu dabūšu. Moš arī nē. Kā ī, tā ī. Un ka nav, tā nav. Labdiena, ir otrā diena. Otrā diena, pirmais masts. Vakardien. Neuzfilmēju, bet šāvu pa lapsu. Netrāpīju. Un, jā, tikai jāstāsta. Kas ko būs? Jelgavs, tas ir guļoši. Priekš Jelgavs šitais ir, priekš maniem izmēriem, tas ir milzis. Viņš šāviens. Tā, sanāk, ka šāvu te pa
pa Stirnu, pa Kazlēnu, pa vienu cūku, kaut kādu iepriekšējā gada, kaut kādu pērniķi, un šāvu pa Kuili. Kuili es arī dabūju. Baigi. Šies man pirmais Kuilis. Es vat nedabūju uzfilmēt. Man stress bija vēls, ka nezinu kas. Bet jā, pirmais Kuilis ir. Arī bildīt jāiemet būs. Tā kā jā. Jā, nu, es nezinu, kāpēc es nebiju ieslēdzis kameru un neuzfilmēju, bet Kuilis ir. Viena cūka ir aizšauta, viņa būs jāskatās. Tagad ir nākamais masts. Otrais masts. Tā, nu ko ir nākamais masts. Es esmu muļķis par to, ka es nezinu, kāpēc. Neierakstīju, kā es šāvu tās cūkas. Tas jau bija, nu, tā kā filmā. Reāli. Velc. Puf. Cūka guļ. Bet, nu jā. Ir nākamais masts. Šādi izstās man apkārtne. Jā. Par to Kazlēnu. Es beigās sapratu, tāpēc jau es pareizi izdarīju. Humāni izdarīju. Palaidu kazu un medīju Kazlēnu. Bet man liekas, to Kazlēnu netrāpīju, un tad bija vēl viena lidojošā stirna, pa ko es šāvu. Tā kā jā. Un tad bija vēl viens cūka, pa ko es šāvu. Jā. Labi. Gaidam, kas šeit labs notiks. Mums kolektīvā ir atrunāts tas, ka netiek šauts pirms masta sākuma, tā kā likumi bija jāievēro. Ei, tu. Es jau speciāli neizšāvu. Jo man masts vēl nav sācies. Un tagad tik sākās. Nu ko, vēl viens masts cauri. Tā. Šajā reizē, jā, dēļ tā, kāds apbalvojums pa Kuilīti. Bet šajā reizē, diemžēl, sanāca tā, ka masts nebija sācies un mums kolektīvā atrunāts to, ka pirms masta sākuma nešaujam. Nu, 10 sekundes pēc tam sākās masts, bet ja būtu izšāvis, nebūtu ievērojis noteikumus, tā kā savā veidā izdarīja jau visu pareizi. Jā, nu par to situāciju, kas no tur iepriekš bija, paņēma un sanāca tā, ka es uzšāvu pa to Kazlēnu, un tad vispārējais notika vienkārši lidojumos. Stirnu uzšāva kolēģis blakus esošais un pamanīja, ka stirni met loku un leks tūlīt atpakaļ. Te es paņēmu un dabūju uzšaut pa viņu. Tur ir jāstās. Man ir aizdoms, ka es varbūt trāpīju, bet es neesmu pārliecināts. Pa cūkām savukārt mums bija tā, ka bļāva, ka cūkas nāk, izņēma renkuļus, ielādēja iekšā lodes. Pa lodi, tas sanāk, šāvu vienu reizi, tur vispār ne čiku, ne grabu. Tad šāvu otro reizi, un otrajā reizē kolēģis teica to, ka ir redzējis, kā viņi tā kā ieguļās. Tā kā moši ir, vai nu viņa vienkārši izskatījās. Un tad vēl viens moments, kas bija ar to lielo Kuilīti. Es nezinu, man likās, ka es nospiedu, lai man kamera ieraksta, bet laikam neierakstīja. Biju, teiksim tā, pārlādēju no tā brīža, kad tā cūka nāca. Te es skatos aiz muguras un liels melns punkts, un man kolēģis pilnā balsī saka bļaut. Uz tevīm nāk, un es paspēju tik ielādēt, pagriezties, un es redzu jau, ka Kuilis mani pretī. Pirmais šāviens, man liekas, norāva, un otrais šāviens blankts, un viņi ieguļās zemē uz vietas. Te ir kaut kāda galīga pončka man te, ja mēģina kaut kā neievelties iekšā. Pagājušajā gadā šajos pašos mežos gāju, skatos pa labi,
pa labi peļķi, pa kreisi peļķi un jāaiziet pa vidu cauri bija. Nu, tur sūniņa bija. Muļķis izgāja cauri, vajadzēja labāk meklēt apkārt iet. Ponška bija milzīga tikai, un es biju dzinējis, un man laika nebija īsti domāt par to. Gāju pa vidu un pēkšņi satapos. Nu, virs jostas vietas zem zemes tur bija. Jā, pēc tam ātri, paldies Dievam, izkritu tā ar alkoņiem uz priekšu un izvilku sev ārā. Bet jā, nu labi, skatīsies, vai tagad būs viss, vai arī būs pusdienas, un tad turpinam. Nu ir 3. masts, pēdējais masts šodien. Jāpastās, kas te man būs. Vieta ir, nu, tāda, kāda viņa ir. Cerams, kaut ko vismaz redzēt varētu. Nu, un tur arī aiziet kolēģi. Tagad ova reku gaismiņu jāpaņem, jāpietur. Mastī beigušies. Man būtu jādīrā savu kuili, bet par cik es tur notēloju rītīgu ložmetējnieku. Es nezinu, vai tajā video var redzēt, es pats neesmu pastījies, bet tur uz zemes ir čaulītes un bija sajūta tāda, ka es būtu kara laukā. Bet jā, šāvu respektīvi. Un tajā mastā es izšāvu 5 reizes, 2 no tām, kas bija trāpījumi teorētiski. Un jā, tagad braucam meklēt to dzīvnieku. Tā nu sanāca kaut kā uztaisīt māju. Homemade apgaismojumu un kamerai statīviņu. Bet jā, nu nevar sakot, jā, pastījāmies tās vietas, kuras tur šautās stirnas un cūku. Un beigās izrādās, ka nekā. Un jā, ar to jau arī šodien tad jābeidz un jābrauc mājās. Un jā, jāņemās. Šodien bija rezultatīva diena. Kolektīva ziņā tika nomedīti. Tas ļoti daudz, es ja godīgi nevaru saskaitīt, cik daudz tie dzīvnieki bija. Bet ļoti daudz īstenībā. Nu, priekš Jelgavas ļoti daudz. Teiksim tā. Nē, nu labi, nu priekš manīm ļoti daudz. Kāds Jelgavas. Bet nu jā. Paldies, ka skatījies. Paldies, ka pavadīji savu laiku skatoties manu interesanto saturu, pie kuras ļoti šodien centos vakar. Tā, nu jā, tā kā kaut kā tā. Paldies, ka skaties, paldies, ka pavadīji laiku skatoties manu grandiozo kontentu. Tā kā jā, nu pietika patika un tiekās nākamajā reizē.